pats uzvalk augšā. Viņš tagad ir augšā ārā un skatās, vai jūs ticēs vai neticēs. Tur pilsa zelta, jo tie vēli mūgdami, pārbīdamies. Kurš no gaļa nebaidās? Vēli tīpaši, pārbījušies, atstājuši, ir pilna zelta, līķi kambaru priekšiņu. Ko vecītam beidzot tā dzīve ir augšā. Viņš tagad savācās to naudiņu un skatās, ka tā nauda tikai abam zirgam, kad gāž labiem ratiņiem. Viņš aiziet apakaļ uz to tirgu, nopērk visu, kā vajag, piebrauca glāni zirgu pilnu, kā tukšu ratu klāt, piekrau pilnu ar naudiņu un brauc atkal. Vai uz māju, uz tirgu, to gan es vairs nezinu. Paldies jums par klausīšanos, un tagad var vētrains aplausis. Mēs tā teikt, Ina skaisti klanās, mēs brīnišķīgi aplaudējam, Ina ir malacis, Ina ir brīnišķīgi parādījusi, cik skaistas ir kurzemnieces, cik skaisti ir viņu valoda, cik tā ir saprotama arī šeit Vidzemē, bet es jums gribu piedāvāt vēl vienu brīnišķīgu iespēju paklausīties latgaliešu valodu, bet šoreiz nevis no Daugavas puses, kā teica Evija, bet šoreiz būs tā brīnišķīgi skaistā, mīkstā no Freiļu puses. Man kā meitenei ar daļu asiņu no Varakļāniem, ticiet vai ne, man tā mīkstā latgaliešu valoda patīk labāk nekā tā cietākā. Vilhelmīna Jakīmova no Freiļu bibliotēkas. Brīnišķīgs cilvēks, brīnišķīgs stāstniece, un šodien ar kādu stāstu, Vilhelmīna? I šodien es pie jums būšu ar stostu ar zirgu iz tirgu. Pošais esmu no Josmuižas puses. Josmuižas puse ir te, kur Raiņa jaunūs dīnu zeme. Bet šodien par Raiņu es jums nedruskas nastostēšu. Ani biškenis. Es stostēšu tikai par tirgu. Dēļ tam, ka esmu braukus pori 200 kilometru, lai dabrauktu, da jums pasavērtus, kā tamā Valmīrā tī tirgi notiek. I gribu jums sacēt, ka mums vecūs laikus tirgs notika pavisam savaidok. Pa lielām jau gondrīz tāpat, liels plats goroda vidā vai pie baznīcas, it izskatī nūpirkti, pordūt varēja visu kūku gripi, ko nagripi, i jaunu, i vācu, i visu kū tev izmērīja iekšā, sakot, ka tas ir labs. Bet atcerieties visi, ka Latgaļa ir Latvijas katoļu centrs. I dēļ tam baznīcas tirgi bija daudz svarīgāki par šitaidim goda tirgiem. Latgalī baznīcas tirgi bija dēļ tam, ka katra baznīca bija izvietēta kaida svāto vordā. I timā goda dīnā vienmēr visi sabrauca iz Gorodavoj mīsta centru i notika lielais skaistais tirgs. I Latgalī šitū tirgu sauca ne jau tirgs, bet oplots, vēl jū sauca par atlaidumu. I timūs oplotus, pa lielam jau viss notika tāpat, tikai nebija tos lielos prīces, kā tagad šita mūsu lielajūs goda tirgūs. Tur nadūmova tik daudz par izklaidumu, tie vīta bija domota dēļ to, lai cilvēki prosta sazatiktos. Vecī tirgovās, jaunī bareņūs staigova savu īcerātu maklādami, a bārni, kā jau bārni, kā jau visur, da? Jī staigova kūna vīn jaunu izzinot, pazavērtīs, kūtī lelītī dora, i tūrais bija tāds nolipums, ka katrs bārns varēja pīt pie tirgotoja, i pa vīnam, gordumam pajem bez maksas. Piemēram, pa obeļam, pa bumbīrai, pa baraņceņai, pa kampetai vai kādu citu gordumu. Tā tas viss notika. Bet, kad tagad mēs redzam, ap visu Valmīru liņķī apliek pilns mašiņi, to tūrais bija pilns zirgu. I zirgi bija, katram labam saimniekam bija 2 aizjūgi. Viens bija darba aizjūgs, iz prostu tirgu brauca ar rotim, aiz oplotu vienmēr brauca ar drošku, vai kā Latgalī sacīja ar liņeiku.
Itim zirgim bija cīši, smuki, sausti, lupotu deči. I, ka zirdzeņš ir dakus gaļēk, tot jām tu deči sedza ap muguru. No, i, ka vēl jau, protams, jim bija cīši skaisti sausti grūži. I te troška poša par sevi piešmuka, a ļauts mēlī. No, na jau tā, kā mēs tagad sprostais asagierbuši. Visi sīvis bija gūda driebios, boltūs lokotūs, vai kā pie mūsim sacīja, boltūs skusteņūs, a puiši odas zobokūs, boltūs kraklus, no cīši breinīgi skotitī bija. O tas bija tāds viens tirgs, a tad jau vēl bija taidi tirgi, ko sauca par nedeļas tirgiem. No ko nozīmē nedeļas tirgs? Katrā mīstā savā nedeļas dīnā. No par piemēru Braiļūs tāds tirgs bija trešdiņom, a par piemēru Viļānūs tas tirgs bija ūtardiņom. I zinit, kas vēl bija pie mūsim interesnes, bija tas, ka mūsu pusī cīši daudz čigonu i žeideņu bija Latgalī. I bez šitom divom tautēbom tirgs nabija tirgs. No, žeideņi. I žeideņi ir taidi poši ļauts. Ir bogotoki, ir nabogoki. Pats nabagokais, tū sauca par pauninīku. Tis savu pauneņu nesa mugurā, i tamā pauneņā bija visaidu kromu īkšā. I odotis, i štapeļa skusteņi, i okieši, i kņopkas, i zeimuli, i nazēši, i visaidu štruntu bija pilns. No, a tī jau, kas bija drusku bogotoki, tim bija voi nu zirgs, voi i roti. Jā, tī jau varēja apbraukt visas dzeraunis apliek. A vēl smalkoki žeideņu kungi, tim jau pīdirīja savas būdētis. I tamā būdētī, atšķirībā nu goda tirgim, ot parodit man, tik vienā vītā redzēju šmukus porcelāna traukus šudiņ tirgā. A tūrais, katrā žeideņu būdeņā varēja nūpirkt porcelāna traukus. Pomņeit, kā es treča filmā Cilvēka bārns, smukšins paiems tū zupas kotlu sacīja. Kastamies Vicebskaja gubernija, mēs tak Eiropa. No, vot taidi bija tīk dīnas tirgi. Bet es jums šodien gribu pastostēt, vispopulārākais Latgalī bija Viļānu tirgs, kas notika ūtardiņam. No, zinit, visa koti varēja nūpirkt, bet porsvarā jau bija divēju montu, jā? Vienis bija tas, ko zemnīgs varēja izaudzēt savus laukus vai savā klāvā. No, es domāju, rūpi, piemēram, tur rūs, cilkas, sivāni, vuškas, kozas, jā? Turais vēl, protams, kopustī, seipūlī, vēl citādas lītas, bet otra līta bija, ka varēja nūpirkt kai pie jūsim amatnīku visādus darinojumus. I pirmam kortam tī bija mola trauki, vai kā Latgalī sauca mola pūdi. I pie mums bija cīši labi mola pūdu meistari, i jī jau zinova, kūkam vajaga. Krīveņim vajadzēja vīnu mola pūdu, poļakim ūtru, latvīšu puišim i meitom pavisam citus. I dēļ to jī labi zinova i veļa visu, ko tos tautības pīprasīja mūsu pusī. No, i jū skaņeigoks bija tas pūds, jū vairok izmoksalo. Tū gan par mola pūdim jū atcerās vēl da šai dīnai. No, i visaidus darīņus toža tamā tirgā varēja veikt, no, piemēram, varēja nūliekt darba spēku, vēl kaut ko, bet visi tī darīņi bija tūrais krūgūs. I Viļānūs visslavenokais bija Abramkas krūgs. Tamā Abramkas krūgā aiz jo durovam palika na vīns vazums linu, i vazums sivānu, i daža gūs. Kai tikai vec īgot tamā krūgā, tai draugu bija pilns krūgs. I tī draugi jam vienmēr paļēdzēja atsabreivotīs no naudas, dēļ tam, ka cīši jū pošu slavie, vai slavie tū, ko izpordeve. No, i vēl tur bija taidas padruškas, ko sauca par Abramkas krūga blaktom. Tos bija taidas jaunas meitas, jā, ar taidim bruņčim interesnim, i tot jūs varēja tai daīt, paceļt ar mozu pierksteņu tūs bruņcēšus paviļt iz augšu, dasasiestīs datam vēreņam pordevējam, kurš jau pordevs kaut ko i naudaņajam bija. I tūrais tai jam skatētīs mēlai atsteņos, ar otru rūku tai ībraukt jo kuļdeņā, i acīs skototies, izvilkt visu to naudeņu, izsludinot no tos kuļdeņus. No, i kū,
I šitai vecs beigos nebija par ko ir riekinu samaksots saiminiekam. No ik rūdzinīgs jū izgrūdja orā no sātes, no krūga. Īsa dūmojot nalaime pēc nalaimes, da? Tur mož zirgs no slitas nūsarove, šitie produkts pordūts, I naudas vairs nav, I vēl 10 kaidi kilometri mož da sātai johlapatoj, kur sīva vēl odu par acim nūviļs, dēļ tam, ka bez naudas I bez gascincom atbrauca. Ot šitai goja Viļānu krūgā. No, a kā jau krūga beigas, kā jau bija tirga beigas, to tūrais visi zirgi, ka saiminīki ar zirgim sasariktie lielā garā rindā I bija gotovi braukt. No, I vot viens saiminīks toža tāpat domāja, man nūpierts jauns rysaks, vajag tak jū visim parodēt. Ot I sīvai soka, davai mēs nūsastosim pošā rindas golā, I tūrais jau, ka visi brauks, mēs uzšausim ar potogu I visus apdzēsim. No, I tā I dora, rinda gara kilometru garumā stov. I tagad jau tas pirmais soka, jo brauc da sātai, īsots braukt, šitis uzšaun ar potogu. I te naboga sīva nanūsa turieus izkreit no tim rotim. Visi izrais bļaun, paļēgā, verīs. A iš soka, no lai jau te tauta bļaun, a mēs ar sīveņu da sātai braucam. No vot taidi bija tī goda tirgi mūsu pusī. A kā naticit, reit ir ūtro svādiņa. I tagad Viļānos goda tirgi nūteik svādiņa. Laipni gaidēti, braucit reit iz Viļāņiem I poši porcas salīcunosit. Cīši paldies Vilhelmīnai par stāstu. Un ticiet vai nē, es biju pirms pāris gadiem Viļānos, un tie tirgi patiešām ir ar odziņu un ar garšu, tieši ar tādu pašu garšu, kā latgalieši runā savu valodu. Bet tas stāstu tirdziņš iet uz priekšu. Es gan vairs dievam žēl šeit neredzu Čāpiņu Jāni, jo viņam bija tas mērķis sameklēt sievu. Un viņš tak mammai pie rokas visu laiku turējās, un ko tu no cilvēks mammai pie rokas turoties, kā tu tur to sievu vari dabūt? Tas jau nekas labs nav šai dzīvē. Bet mums arī ir šis tas pūrā. Un šoreiz mums pūrā ir pirmkārt stāsts ar brīnišķīgiem padomiem, kā var zināt, ka tā meita ir precama. Bet vislielākais dārgums, protams, ir ne tikai šie padomi, bet patiesībā vislielākais dārgums ir stāstniece Anete Karlsone no Ļaudonas, un viņas pūrā ir mantotā Vidzemes sēļu izloksne, kas skan tik ļoti labi un tomēr tik ļoti neierasti, jo ļoti maz runātāju vairs šajā izloksnē ir. Klausamies Anete ar viņas padomiem. Labdien! Es esmu, kā jau te teica, no Vidzemes sēļiem, no Madonas novada Ļaudonas. Kāds varbūt dzirdējis, drusku tā dīvaini runājam mūsu prezidentu, viņš ar drusku runā Vidzemes sēļu izloksnē, bet tādā jaunākā variantā. Un viņš, tā kā viņam bija teikts, ka lai tā runā literāri, kā prezidentam pienākas, viņš bija teicis, nē, viņš nemainīs savu valodu, jo viņš uzskata, ka Latvijas dialekti ir mūsu bagātība. Un tur viņam var piekrist. Bet stāsti ne par to, stāsti par tirgiem. Kā jau tas stāstīja no tās Latgales, tirgā sabrauca, kam bija kas mājā daudz izaudzis. Vai tie bija vai laukā, vai dārzā, vai kūtī izaudzis, kādi lopiņi un lēbība. Kas bija pāts ar savām rokām, kaut ko sāmēsteroši, visādi ēmetnieki pīnēja, audēja. Kuram tā nauda mazāk, tas brauc visādas mantas pārdot, lai tiktu pie tās naudas. Kam tā nauda pa daudz, tas brauc uz tirgu, lai tiktu no naudas vaļā. Bet jauni ļaudis, tie brauc, lai sēpazītos, lai viens otru labāk varētu ieraudzīt, iepazīt, noskatīt. Dēlieši brauca sievas lūkoties. Kur tas pa tirgu staigā, skēties, kā tie meitieši tur ir, cik kurš smuks, cik kurš izdarīgs. Kas jau tās meitas tādas jaunas,
tām labi, bet tie citreiz negadās, ka katrā tirgū tevi noskata un noprec. Paiet 1 gads, paiet 2 gads. Jāsāk uztraukties, vai tad vairs der tai precēšanai. No kā tā, lai zina, vai ir vērts cerēt vai nav. Tad kumsāra Artim, lai viņam viegli smiltis, un viņš jau viņā saulē jau kādu laiciņu no mākoņa maliņas uz mums skatās. Bija tāds labs pārstāsts par to, kā meitieši var pārbaudīt, kā tas ir noticis senos laikos, vai ta der vai neder tai precēšanai. Un tur tā lieta tāda pavisam vienkārši, to var izmēģināt. Kas te tādas jaunākas meitas? Vienkārši vajag pārbaudīt, vai kāju var dēbit aiz pākauša gārām vai nevar dēbit. Tagad tā viena meita domā, tā sākās šaubīties vai ta viņa der vai neder tai precēšanai, vajadzētu pārbaudīt. Bet kā tad tā, plānvidā tā kāju tur nedabūsi, tā nāk kāds gārām ies, apsmies viņu. Ies īstabā arī nav droši, tā kāds var uziet, ja tā kauns būs pa visu ģīmi. Bet, vēsts laiks, rudens jau, tā kādu sausu, siltu vietu vajadzētu sameklēt. Ko? Ies uz aitu kūti, tagad tomēr pākaiši mīksti, silti, lēbi, sētīts dērīts, noiet tagad aitu kūtī, nosēstās tā labi stabili, tagad provē to kāju debit aiz tā pākauša gārām. Provē, sākumā nesanāk, pēc tam, hops, sānāk, meita priecīga, ka šī precēšanai der. Tagad tī kāja jādabūna apakaļam, apakaļ vairs neiet. Tagad tīs aitas, tās tur vienā galā pamukušas, sākumā skatās, kas tur notiek. Tās aitas vēl neko, tas tēķis, zināt, kas ir tēķis? Tā kā auns literārā valodā. Tās tur skatās, tā kā domā, jāiet, pieiet tuvāk, paskatīties, pabedīs to meitieti, ko viņi tur žāklējas pa to aizgaldu. Bums vienreiz ar pieri, un tas meitiet ciešās. Tas tētis paiet uz apakaļ, ieskrienās, otrais tas tīprāk jau iebada. Tas meitietis jūt, ka labi nebūs, tas tētis viņu tur galīgi sabadīs, tā kāja tur aizķēpsies, nevar debat vaļā. Jāsauca kāds palīgā, kamēr tas tētis nav palicis pavisam negans. Bet sauksti tāpat vien bļausi, tā sāskries nezinu kas, tad viņa tā sauksti. Tie meitieši nāka tik dēlieši, ne meitieši nāka tik dēlieši, ne. Kamēr bļāvus, tikmēr tā kāja ir atsprukusi vaļā. Tā viss labi beidzies. Paldies. Paldies Anitei par stāstu. Stāsts bija, tā teikt, ar daudz skaistiem notikumiem. Un, protams, ka es ceru, visas šodien pamēģināsim, kā tur ir to kāju aiz ausis dabūt, un vai te var kādu sasaukt palīgā vai nevar. Un stāstu ir daudz, un pašlaik ir bijis tā, ka ir stāstījušas tikai gudras un aizvien gudrākas. Bet ir jau tā, ka ir ne tikai tā sieva gudrība, bet ir jau arī tie vīru stāsti. Un, ir tas brīdis, vai ne, kā jau vienmēr kūkai ir krējums un rozes. Mēs aicināsim stāstu pētnieku un vienlaikus arī brīnišķīgu stāstnieku Talsu puses puisi Gunti Pakalnu, un viņš šoreiz mēģinās jums izstāstīt tādu kārtīgu padomu, es tā saprotu. Protams, ka žanrs viņš ir izvēlējies tādu, kas katram kārtīgam folkloristam piestāv. Tā ir pasaka parastā. Labu dienu! Tižais krievu rakstnieks un folkloras pētnieks Maksims Gorkijs ir teicis, ka folklora stāsta par cilvēku ilgām un cerībām. Pats esi no Talsiem, un pirms daudziem gadiem Vandzens pusē, braukdams vienā no pirmām savām folkloras ekspedīcijām, es satiku vienu brīnišķīgu pasaku stāstītāju. No vienas lauka sievas es pierakstīju vairāk nekā 70 pasakas, un tagad es taisu viņas pasaku grāmatu.
Un es izstāstīju vienu no viņas pasakām. Man gluži tā nesanāk, kā viņa stāstīja, bet stāsti jau dzīvo un mainās. Tas ir bijis senos laikos. Vienā smēdē strādājis kalējs ir. Un kalējs ir palicis vecs. Un neviens vairs pie tāda veca kalēja negrib nākt. Tur aiz mēža jaunais kalējs uzbūvēs savu smēdi. Un vienu rītu kalējs aiziet uz savu smēdi, cilā savus darbrīkus, neviens atkal nenāk. Pēkšņi pavērās smēdē durvis. Ienāk viens jauns, spēcīgs gara auguma puisis. Puisis prasa: vīrs, ko tu esi sēdi bez darba? Kalējs saka: tā un tā, neviens vairs nenāk pie mani. Nav ko kaut, nav ko darīt. Tā es tik smēdz duru vaļā, puika saka. Tolīt būs tev darbs vai cik? Kalējs attājas smēdz duras. Iet garām viena veca līka vecena. Tik veca un līka, es to nemāku ar kustībām attēlot nekā. Puisis paķer to veco veceni, ierauj smēdē iekšā, uzpūš ēzē uguni, uzkarsē veceni, uzliek uz laktu un sāk kalt. Akal lielie iesviež smēdē, pakarsē kaļ uz laktu, beigās nosviež to veceni uz grīdi. Un kas tur ir? Izceļās jauna smuka meita. Pa to laiku cilvēki pie smēdes durīm ir sanākuši, redz šito visu. Vēl viens grib pamēģināt, vēl viens grib pamēģināt. Un kalējs tiek kopā savu puisi, kaļ vecos cilvēkus pa jaunajiem. Un katrs kaut ko samaksā un naudu šim krājās un dzīve paliek vien labāk. Un ziņa pa to smēdi izplatās vien tālāk un tālāk, un cilvēki brauc no tālienes un visi tik kaļ vecos pa jauniem. Bet vienu rītu tas puisis saka: tā, mans laiks tev palīdzēt ir beidzies, man jāiet citiem līdzēt. Bet viena lieta es tev teikšu. Tu viens pats gan neņemies nevienu vecu pa jaunu pakalt. Ko nevar celt, to nevar nest. Un katram ir jāzina savu vietu. Labi, un puisis ir prom. Paiet kādas dienas, pie smēda piebrauc lepni karieti. Izkāp ārā bagāta kundze. Pieber šim to līdz smēdē vienu stūri pilla naudu un saka, lai viņi izkaļ pa jaunu meitu. Kalējs tiepās, ka viņš tā kā nevarētu, tā kā viņš negribētu, tā veceni sāk ņem un kal. Labi, kalējs iekuļ tā kā iesviež to veceni ugunī, bišķiņ pamērcē, liek uz smēdes, bet veceni tikai čūkst un smird, un kā liek uz smēdi, tā kliedz nelabā balsī. Kalējs ir izmisis, ko darīt? Kaut mans puisis būtu klāt. Tanī brīdī pavērās smēdes durvis, kā tā puisis nāk iekšā. Ko es tev teicu? Vai tu atļāvies tev vienam strādāt pašam? Jā, bet ko tagad darīt? Labi, tas puisis ņem to veceni kalti, pakaļ vēl pakarsē, nosviež uz grīdi, izceļās melns kaķis. Melns kaķis aizskrien, puisis arī aiziet prom, un tie ļautiņi, kas tur tā kā tirgus placī sanākuši pie tām smēdes durīm, redz, ka izrādi beigusies un kā arī jāiet prom. Kādi morāli tam stāstam es nekā nemāku pateikt, bet tā viss ir beidzies. Bet tas ir stāsts par to cilvēku mūžīgo gribēšanu, ka tie vecie grib tikt pa jauniem. Un kā jūs ziniet, gan reklāmas, gan cita industrija līdz mūsdienām strādā un ar to pelna daudz naudu. Bet ir uzmanīgi, ka jūs izvēlās, ko jūs izvēlās. Paldies, ka klausījās! Mans tēvs savulaik teica tā, ka no ballītes ir jāiet projām tad, kad vēl visvairāk gribās dancāt. Jo tad paliek vislabākās atmiņas un vienmēr gribas iet uz nākamo ballīti. Ja paliek līdz tām pašām beigām, tad nevar zināt, vai nākamreiz arī gribēsies. Tādēļ man šķiet, ka šis ir tas īstais brīdis, kad mēs varētu pielikt punktu mūsu Simjūda tirgus stāstiem
Bet ja nu kādam, vai nu no tiem, kas man tuvāk pa labi, vai nu no tiem, kas man te pa kreisi garām klīst, ir vēl kāds stāsts, tad stāstiet tūlīt vai klusējiet mūžīgi. Nu jā, Mārīša grib pielikt punktu, un to punktu liks es. Jo es noklausījies visādas mēles, un es jūtos tā kā Kurzem pārstāvošs cilvēks, un es jūtu, ka vien kārtīgi Kurzemes malu nekādīgi nav pārstāvēt. Un tā kā viņš mani cieši līdzās, tā malu, un es tur jūtos tā kā savās mājās. Tas ir Ventiņpūs, Ventspili. Ir kāds no Ventspili? Nav. Tad būs es tomēr. Jo esi cilvēks, kas tās mēles ir iemācījies pa to pasauli maisīdamies, un es to Ventiņu mēli zinu. Un es nerunāšu savā mēlē, bet tagad tai mēlē, kā runāja, viens zināms autors, ko sauc par Zigfrīdu Strautu. Mūsu ielas vecens bija kā spārnes, nosvils fabriķis ziepskutais. Katru dienu es pārstiep mājas ziepsgabaliem piebāzt mais. Skapes piestūķējām mokiem, priekrauju vannas istabu un vannu, mellums noskalinu rokiem noiekš toaleta kannu. Ziepes vēl bodē labu un labes. Dažs sāk iepirkt špicks un sāli, bet man rubelis jāsadabā citādi jāiet pērngad zāli. Manējis kājuši man drauda šķieršana. Teic, tu tikpulk sapiet ziepes, ka vēl 7 gadi pēc miešana vairs no zārkas jau mazgāt piepus. Tā, tagad tas ir punkts. Liesmas saka, ka tas ir punkts. Vai te ir vēl kāds, kas grib iepunktēt? Ko nu vairs? Vai te jūs grib stāst no Valmieras? Man ir stāsts, man ir vairāk stāsti, bet visbrīnišķīgākais stāsts no Valmieras, protams, ir par maniem cimdiņiem, kas man rokās. Tie, kas vēl nav dzirdējuši, tiem būs iespēja pirmo reizi. Tie, kas jau ir dzirdējuši, tiem būs iespēja otro reizi. Un tie, kas nav dzirdējuši pirmo un otro reizi, tie varbūt tā teikt, var man jau variantus. Ja? Raugi bija tā. Vakar mēs atbraucam uz Valmieru, un tā jau Latvijas daļā, kur mēs bijām, tur bija drusku siltāks. Un tad, kad mēs bijām 2 stundas staigājuši pa Valmieru, es pēkšņi sapratu, ka esmu nosalusi. Un tad es dodos tepat uz tuvējo Valletu iepirkt. Cimdus, zeķis, zabaciņas nē, tikai cimdus un zeķis. Nu ko? Izrādās Valmierietis ir maza auguma sievietes. Ir tikai 1. un 2. izmēra zeķa bikses, 3. ne. Nu, ko nu darīs? Mēs tur ar Anetu grozamies pa to veikalu. Aneta roka izroka ir ļoti labi. Es atrodu cimdiņus, ielieku groziņā zeķītes, ielieku groziņā vēl mazu balzāmiņu, lai nu būtu silti, ielieku groziņā dažus siera gabaliņus, dodos pie kases. Domāju, ka samaksāju. Samaksāju ar. Čeku neņemu gandrīz nekad. Parasti vienmēr jautāju pārdevējai, vai viņai ir miskasti. Šoreiz pat to nepajautāju, neņemu to čeku. Eju ārā, sāk pīkstēt. Aneta man saka, tu pīksti? Es saku, nē, nepīkstu. Viņa saka, tu pīksti? Nāk man klāt brīnišķīgs, blonds, garš, skaists valmierietis. Apsargs. Kas jums tur ir? Es saku, re, te man tas, te es pati, te man slakats, te mana soma, ņemiet, ko jums vajag. Jūs zināt, kas jums te maisiņā? Es saku, zinu. Viņš ņem manu maisiņu, iet kaut kur. Nāk tāds priecīgs, saka, jūs pa visu ir samaksājusi. Es domāju, es tak zinu, ka es esmu samaksājis. Tā es mierīgi dodos gulēt uz Lucas mūžu.
Lucis mūžā taisa somiņu vaļā, gribu tos cimdiņus vienu no otru atdalīt, jo, kā rokā grib vilkt, tad vajag viņus tā kā sadalīt, nevis tā kā viņi tur kopā sašūt. Uzreiz skatos uz tā cimdiņu, ko jūs domājat? Nu, tur ir tāds bļembaks. Nu, es jau zinu, ka tas bļembaks parasti pīkst. Mana kolēģi saka, braucam tūlīt uz to veikalu. Es saku, es negribu, es nosilus, piekusus, es palikšu tepat. Cik nebraucam tūlīt, nu mēs arī iekāpjam mašīnā, braucam uz veikalu. Es uzreiz tā kā pataisnu uz to kasu, kur es biju. Saku, reku, man te nu ir tas mans, kas man pīkstēja. Tā meitene uz mani skatās, vai te jūs bijāt šitai kasē? Es saku, nu, es tā domāju, ka es biju, es gan nu, tā ļoti strikti neskatījos, uz kuru es domāju, ka pie jums. Es saku, nu, blondīne bija. Viņa saka, cik sen atpakaļ? Es saku, nu, pirms pusstundas. Viņa saka, ne, pie manis neviens nav cimdus šodien pircis. Nu, ko nu es tagad daru? Tagad jau es esmu tā kā riktīgi zagla, jā. Un ko nu es meklēju atkal to pašu brīnišķīgu apsargu. Un viņš saka, ne, viņi par visu ir samaksājusi. Nu, tad jūs šodien redzat sievieti, kas par visu ir samaksājusi. Un re, kur ir cimdiņi no Valmieras ar stāstu. Mācījās braukt ar riteni. Ja tā kā mana vecmāte teica šekumdrilu. Nevarēja jau bodai nopirkt tādus, kā tagad visādīgus. Liels, mazs, 3 riteņiem visādiem. Nē, ar tēvu lielo riteni mācījos braukt. Es biju tāds mazīšs un tievs, nu jau grūti saprast tagad uz maniem skatoties, ka tāds varēja būt. Bet tic man bija gan. Vīrieši ritenim stang, ja, pār pa to nevar tikt. Kāja pa apakšu cauri, rāg virs galvu, skatās pa to pa vienu pusi, pa otru pusi un brauc. Sētā pa kalnu uz leju, vienā pusē balks čup, otrā pusē špliter čup. Ka per pa vidu, ka švīks uz abām kājām. Gala beigās vēl paiem un nogāžās gar zemi. Tic vai ne, to vasaru ne uz elkoņiem, ne uz ceļiem, ne uz krumšiem ād nebija virsē. Tur bija tikai tāds biezs kamaras virsū apstrutojuši. Mana vecmāte tā teica, klausās, jūs taču neļautām kļupim, a to šekumdrili kāja kādu pakaļas izlauž. I neviens latgaļas tierts naizteka bez čigoņiem i žeideņiem. Čigonu zirgu andelēšanos i mēšanos bija katrā mozā gorodeņā i mīsteņā. I vot viens tāds gadījums bija, ka vērs pordeva čigonam zirgu par 60 latim. Te bija vaca kieve ar lielu vādaru. Tak čigons pīvakarai šitu kievi pordeva par 120 latim i pastie, ka tas lūps ir grivsnas, a tas piercies vēl da šai dīnai gaida to kumeļa, i tā ir nasagaidīja. Tik svarīgām lietām bija krāsloti audumu, krāsloti zīvi. Kamēr jau vēl tās ķīmijas nebija, kā tu dabūs tās krāsas, mums tā kā ar augiem krāsot. Visgrūtāk bija nokrāsot zilo krāsu, jo tik viena augsts Latvijā ir, kas saka to zilo krāsu mēles. Nevajag jaukt melenē, tās nav tīs ogas, tādiem dzelteniem ziediņiem ziedi. Vēlāk, ka jau no Indijas sāka vēst visādas ievestus, nu jau pigmentus mūsu dienās sēka tādas krāsu pulverīšas, bet tāpat jau bija tās dabīskās krāsas. Nu, un tad ir vecos rakstos rakstīts, kā ta krāsoja to vecu laiku mēļa zilo krāsu. Nu, meitiešiem vajadzēja tādu svarīgu lietu dērit, kā vākt čuras, mīzelus vākt, jo tad bija jāraudzēta tī krāsa, tanīs mīzelos siltā vietā podā. Nu, tas savāca tos mīzelus, no žīdiņa nopirka zilumzāles, ietiena lupatiņā, izkausēja, aitu kūtī izraka bedri, ielika to podu tanī aitu kūtī, salika tos kā zilumzāles, villu salika ieškā, pārlika kādus dēļus, lai tīs aitas nesalēkā to podu, raudzēja, kamēr gatavs. Tad ņēma laukā, vilka, pēkratīja gaisā, jo tī krāsa iezīmējās no tā gaisa. Izvēl tādu dzeltenu zaļu, pakrata, i paliek zils. Ja grib vēl baužā akal apakaļ, i raudzēja vēl, kamēr gatavs. Taupītiem zilīm krāsām tīka. Viss. Es esmu pastāstījis stostu, un man stostiem nav atsaukoties.
dīžatījos braucu cīmā, lai iemin vairāk pastosta par manu vecūtāvu, kurš jau tēm garās uz mani no mokuņu maļīs. Tad es vienu reizi nubrauču, ja prasu, pastos redku par vecūtāvu. Ja man saka, jis bīžai brauca burlakus uz to Kurzemi. Es tā pa sevi domāju, kas tas tāds burlaks? Izaklausās pēc kaut kāda zobaka vai gadaka. Ja tad es prasu, pastost, ko tas nozīmē braukt burlakus? Ja es saku, brauca strodot. Es saku, kā strodot? Kā? Brauca rodēt čivļim, kā strodot. I tad es prasu par to, ko tad ītī darēja. Ja man pastostīja, ka tas ir burlaks, ir tas pats vīstrūtnīgs, tikai latgalīts, ko ja man pastie Latvijas ar kvalitātes zīmi. Ķēnītis sacījuši puikam, lai nākot uz pili. Atnākuši uz pili un ķēnītis tūlīt vēlējuši, lai to pili, lai tās drēbes velkot no. Puika velk savus ganu drēbes no, uzvelk ķēnīna bērnu drēbes, un ķēnītis tūlīt gribējuši tās drēbes dedzināt. Puika sāc varenu lūgties, lai tās drēbes nededzinot, lai atstājot par piemiņu. Pēdīgi ķēnītis atļāvs ar, un tā dzīvāši pilī varam labi. Ķēnītis šo izskološi par mantu pārzini, ierādījis šim kamburi, un puika ir ķēnīna mantas vaktējuši tikpat labi kā savējās. Pats esi no tāls puses un viens stāsts tā kā no turienes. Vīrs aizgājis uz tirgu pirkt govi. Noskatīs to govi, bet viņš ir padzirdējis, ka tagad tirgo jaunievedums, kā ir valsts konsultants, kas var dot padomu pa lopkopības jautājumiem. Šis aizies pie to prasa, vai pirkt šito govu vai nepirkt. Konsultants atnāk, apskatās, saka, ja gribi pienu, tad pēc. Vīrs nopērk govu, pārved mājās, mēģina slaukt sievu, bet nekāds piens laukā nenāk. Šis iet uz tirgu apakaļ rāties, kāpēc tādu sliktu padomi devis viņam. Tas konsultants saka, es tev teicu, ja gribi pienu, pēc. Es jau neteicu tev pa govu, bet pienu. Bet es jau tepat no Vidzemes, tepat no Valmieras, un šodien tepat to tirgu maisījot tā tirgusieva, un reko mans bagātais dēlēns Čāpiņānis, nav jau prasti ļaužu tāds bagāts, nopucēts no galvas līdz kājām, un parasti jau tirgos mātes veda savus dēlus piemeklēt Rīgavas, tad izstāst, kā te tev? Bija traki. Tēvs, kad man veda ļauj doties uz tirgu, viņš man iedeva 75 kapeikus, ko es pats varēju šo tērēt. Un rubuli iedeva, sudraba rubuli iedeva. To varēšu dot tikai tad, ja atradīšu grūti. Bet 100 rubulītes man iedeva, ar tiem es varēšu lielīties, ka es bagāts esmu, bet tos es tērēt nevarēju. No sākuma galīgi negāju, pilnīgi, tik daudz dažādu amatnieces, visus aizņemts. Beigās noskatīja vienu skaistu meiteni no Matīšiem, tā būs tā īstā bagāta, skaista. Un latviska, diži latviska, bet vai tikla un māk arī tos darbus veikt? Puika darbus dara kārtīgi, mazgāt veļu māk, īrīt īstabu māk, rokdarbiem darboties māk, visu māk. Glīt ar no vajag? Glītā kā visā ciemā, un ja ne visā ciemā, tad šai pus galvis noteikti. Bet tu tad to sudrabu rubli, tad viņai vajadzēja šķiņķot. Es to sudrabu rubli pārtaisīju pa gardumiem, un tos gardumus tad iedevu. Cik labs Čāpiņš saka, Čāpiņānis tāds vai šitāds, kā mācēja sudrabu rubli iztērēt gardumos un uzpirkt meiteni. Tad jau būs laba, tad jau es varu dot to savu svētību. Tā Čāpiņānī, kad tēvs iedod 100, to nedrīkst nerēt, tad drīkst kā pagāts platīties un dod atkal viņš bikt apakaļ.